Šajā Taps Auto TV nomainīsim 4 riteņus pret 2. Un, lai gan daudziem varētu šķist, ka motosezona ir galā, dosimies ceļojumā ar moci, kurš savu vārdu ierakstījis motobūves vēstures grāmatās. Taps Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto līzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šis stāsts sākās pirms vairāk nekā 40 gadiem. Laikā, kad motocikli tika būvēti nevis stilam, bet izdzīvošanai. 1980. gadā BMW prezentēja R80 GS. Motociklu, kas pirmo reizi apvienoja ikdienas un bezceļa braucamā īpašības vienā veidolā. To, ka tie nav tikai vārdi, BMW pierādīja startējot visgrūtākajās sacensībās pasaulē – Dakāras rallijā. Un ar laiku GS aizsāktais koncepts kļuva par sinonīmu piedzīvojumiem. Un šajā piedzīvojumā ar jaunākās paaudzes GS Adventure mēs metīsimies kopā ar Gačo, pašmāju hip-hopa mūziķi, kurš šī žanra projektos darbojas kopš 1999. gada, veidojot arī sadarbības ar dažādiem māksliniekiem un gūstot atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs. Pērnā gada izskaņā Gačo laidis klajā grāmatu Vērtības, kurā izklāsta savu ceļu no bērnības pretim pieaugšanas izaicinājumiem, un, kā izrādās, motocikli ir neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa. Es cenšos katru gadu ar saviem draugiem, ar saviem motobiedriem kaut kur aizceļot, kaut kur aizbraukt. Tā ir tāda brīvība, kurā tu aizmirsti ikdienišķās kaut kādas vispār problēmas. Es nedomāju par to, kas man dara, kas man zvanīs, nezvanīs. Es tikai tu un mocis tagad un šeit, un tu vienkārši izbaudi to mirkli, kad tev nav problēma, tev nav kaut kādu ikdienišķo tur raižu vai kas, un tas ir tas, kas padara brīvu tevi. Ar pirmo GS Adventure modeli 24. gadā 32,000 km garā ekspedīcijā pa pasauli devās Evans Makgregors un Čārlijs Bormans, iemūžinot šo braucienu dokumentālā seriālā Long Way Round. Kā teica Evans, GS ir motocikls, kas var aizvest tevi jebkur, tikai atceries, ka no turienes tev būs arī jātiek atpakaļ. R1300 GS Adventure ir jaunākais un arī jaudīgākais no GS saimes. 1300 kubikcentimetru ar 145 zirgspēkiem, tā dzinējs un transmisija ir pilnībā pārveidota, izmainīta arī rāmja konstrukcija, tas ir par 12 kg vieglāks nekā R1250, un, protams, spēkrāts kļuvis tehnoloģiski progresīvāks par priekštečiem. Runājot par šo konkrēto moci un par GS, es uz viņu skatījos sākumā tādu nedaudz skeptiski dēļ šiem te gabarītiem. Es nevarēju sākumā pieņemt šo jauno padarīšanu, ka viņš ir tāds liels, masīvs. BMW, man liekas, tā ir tāda ierasta praksa, ka viņi kaut kādu modeli uztaisa, un tev sākumā liekas, nē, kas tas ir, iepriekšējais bija labāks, bet tad tev tāds paiet laiks, un viņi jau nav muļķi, kas tie dizaineri, kas taisa. Viņi jau zina, ka tev tas iepatiksies agri vai vēl, ja? Tā kā es viņu pirmo reizi izbraucu, es biju ļoti, ļoti pārsteigts par to, es nezinu, teiksim tā, aerodinamiku vai ko. Es braucu, grādi bija ārā 7, varētu būt kaut kas tāds. Un es braucu parastās šādās drēbēs, parastās džinsēs, un es pa šosei tur braucu, kur ir atļautais 110, ja? Un es vispār nejūtu vēju. Es nezinu, vai tas dēļ šām formām vai dēļ kā, bet es braucu, es nejūtu to vēju, un man ir sils. Tāpat laikā ar citiem močiem, kuriem es esmu braucis, es vienmēr nosalu. Tām ir adaptīvā piekare ar mainām augstumu, dažādi vadīšanas asistenti, kā piemēram ABS Pro, arī dinamiskā vilces kontrole un adaptīvā kruīza kontrole ar sadursmes brīdinājumu funkciju. Vēl arī apsildāmā stūri un krēsls, pat tā priekšējais stikls ir elektroniski regulējams. Runājot par transmisiju, dažām versijām nav sajūgas viras, bet dažām ir. Varat izvēlēties starp automātisku pārnesumu slēgšanu vai manuālo režīmu, un kas pats galvenais, lai ceļā varētu ilgāk pavadīt laiku, tā bāka ir par 11 litriem lielāka nekā standarta GS modelim. Noteikti, ka viņš var daudz. Jautājums ir, cik tu pats gribi, vari, tu vēlies to izmantot, un mēs varbūt neesam pieraduši pie daudz kā no tā, ko tev šis mocs uz doto brīdi dod. Bet ar laiku jau mēs pierodam, un pēc tam tev ir grūti, kaut kur grūti bez tā, tad līdzīgi kā ar mašīnām. Tad, kad tev ir tur adaptīvais kruīzs, jā, pieņemsim mašīnai, vai tev ir
soft close, vai tev tur ir daudz kaut kāds ekstras, un ja tu pēc tam pārkāp uz mašīnu, kurai tā viss nav, tev liekas, kā tā, nu kā nav šitas, nu tas, tam taču jābūt. Kas man patīkās tā vadāmība. Neskatoties uz to, ka tev liekas, ka viņš ir tāds liels un masīvs, viņš ir patiesībā viegls un ļoti tāds manevrīgs. Tas bija tas, kas man patīkās šim mocim. Man patīk tad, kad viņš ir pacelts augšā, nu tā pilnībā. Reizēm ir bijis tā, ka man uz tādiem pirksgaliņiem es kaut kur esmu. Bet man patīk, jā, tā piekar, ka to ir moči, kuriem tu var regulēt, ir kuriem vienkārši viņš tā stāv. Tā ir laba lieta, jo, kā arī jūs minējāt, ka ir viens mazāks augumā, ir viens lielāks, un tad jau tu vari, kā saka, piedzīt, kā tev vajag. Man patīk, kad viņš ir pilnībā augšā, un es jūtos uz tāda liela džipa. Mocim ir 2 sezonas. Viena sezona ir tad, kad tu brauc, un otra sezona ir tad, kad tu viņu ķūnē. Tā ir ziemas, attiecīgi ziemas sezona, un kad tu vari aiziet uz to garažu, pasēdēt pie viņa, iedzert kafiju vai tur aliņu, ja, un izdomāt, ko tu tur jaunu uztaisīs, viņam pārtaisīs. Tas ir tas, kas mums vīriešiem, man liekas, ka ir ļoti nepieciešams, un tas ir tas, kas mums ļauj vispār kustēties tālāk un būt motivētiem. Nu, ko noslēgumā vēl pāris interesanti fakti par GS Adventure močiem un to izturību. Kevins un Džūlija Sanders 2002. gadā ar R1150 GS Adventure apceļoja teju visu pasauli. Mazāk nekā 20 dienās, kopā veicot 31,000 kilometru cauri 5 kontinentiem. Vēl pēc gada viņi uzstādīja Pan American Highway record, Guinness rekordu, 35 dienās veicot ceļu no Aļaskas līdz Ugunszemei. Tie ir 35,000 kilometru. Savukārt, spāņu ceļotājs Miguels Silvestre ar savu R1200 GS Adventure 17 gadu laikā ir pamanījies veikt vairāk nekā 1 miljonu kilometru, apmeklējot vairāk nekā 150 valstis visos šīs planētas kontinentos. Neticami, bet fakts. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.